Dzīvē ir tāds gadījums, ka satiek vēl viens sveši cilvēki, bet ir tāds sajūta, ka viņš ir iepriekšējā dzīvē, mēs esam bijuši saistīti, ka mēs par viens otru liekas, ka tik daudz zinām un ir tā kā, var visu kaut ko runāt no visā. Ir iespēja vēl tiešām saprast, vai tiešām mēs esam kaut kā bijuši iepriekšējā dzīvē saistīti. Jā, tad, kad veic to procesu ar iepriekšējo dzīvi apskatīšanu, tad konkrēti var arī uzdot jautājumu konkrēti cilvēku šajā dzīvē, kas viņš ir bijis iepriekšējā. Un tad uzreiz izmet ārā, un tad redz tās kopējās tās attiecības, jo, ja ir pozitīva tā vilkme pēc cilvēka un viss ir labi, tas nozīmē, ka nav viss tā karma, ir bijusi arī, ja kādreiz ir bijusi slikti, tad viņi jau ir atstrādāti, un sanāk, ka ir tikai pozitīvais palicis. Arī vienkārši visas dzīves ir bijušas ļoti labas attiecības, un viss ir baigi labi un forši, un vēl ir tie saucamie dvēseli radinieki, bet tas mazliet atšķirās, jo tas dvēseles arī cilvēki bieži vien, mums ir kaut kādas savas radnieciskās dvēselītes, ar kurām mēs vairāk izvēlamies kopīgi dzīvot, izvēlamies kaut kādas kopīgas nodarbošanās, vienu otru baksti pat dzīves, lai palīdz. Un tad tur ir tā, ka ir vēl arī tā vienīgā dvēsele, kas kā skaitās mums. Vīri, sievas, citreiz tie ir bērni, citreiz brāļi, māsas, vienalga. Bet, kad ir ļoti tuvas attiecības, kad mums tāds neizskaidrojams, arī tajā momentā satiek svešu cilvēku. Man ir pat tā, ka es to cilvēku, viņš ir daudz kilometru simtus tālāk, un es pat jūtu, kā viņš šobrīd jūtās. Tas ir varbūt saistīts ar to vistuvāko to dvēselību, ko mēs parasti izvēlamies kā vai nu savu partneri, lielākoties tomēr par vīru, sievu un tā, vai arī kā ļoti tuvu radinieku, vai kaut ko ļoti tuvu, jo tad, kad viņus parasti satiek, tad cilvēki jūt. Viņiem liekas, es to cilvēku zinu, mūžību zinu, nezinu kā zinu, bet zinu. Tas tāds izplatīts tāds. Bet tā vēl ir, kad šad tad, viena tāda vēsela, kas mums tā kā skaitās ļoti tuvā, viņa izdomā, ka viņa nepiedzims uz zemes un palaidīs to otru vienu pašu, un tad ļoti bieži cilvēki, kas vai nu viņš vispār neaprecās, vai viņš jūt to kādu tukšumu dzīvē, un tad viņš tā kā arī bērnus varbūt negrib vai vēl kaut ko, bet vienmēr sakot, viņš dzīvo to dzīvi, kaut kādu tādu sajūtu, ka vai arī viņš aprecās un viss ir, bet visu laiku sajūt, ka kaut kas pietrūkst. Un ja cilvēks tā kā dzīvo ar sajūtu, ka viņam kaut kas pietrūkst, viņam tiešām pietrūkst, jo tas otrs nav atnācis uz zemes. Tad ir tā tad sanāk, ka tas ir tas cilvēks, kas šitajā dzīvē tā kā vajadzētu sev blakus, jo ir tā, ka ja to cilvēku satiek, tad liekas, ka ir viss. Tajā brīdī, kad viņi nesatiek, tad tā, ka pilnīgi kaut kāds tukšums, kaut kas trūkst. Tā arī ir. Tā cilvēki atrod tos. Neviens jau nesaka, kad mēs satiekam to savu radniecisko to dvēseli, kur mēs pa kilometriem varam savot pilnīgi nezinu kur. Tas nenozīmē, ka viņi nodzīvos to dzīvi visu laimīgi kopā. Viņiem varbūt tās ir vienkārši posms, kur viņi tā kā ir kopā, pēc tam viņiem jāiet citas pieredzes citām dvēselēm, citiem cilvēkiem. Tā kā tas viss ir tur ļoti liels schēmas, tur jāskatās, kas ir tā vai šā, bet lielākoties tomēr viņi izvēlas visu laiku paturēt tuvu. Tā radnieciski.